Esi svētīts, kas ieslēdza šo audio ierakstu. Šajā audio es dalīšos ar to, ko es piedzīvoju lūkšanas laikā. Es dalīšos ar vārdu, ar atklāsmi no Dieva sirds. Dažkārt Dievs mūs pielej, un Viņš vēlas, lai mēs kā trauks pārlejamies citos traukos, un lai kādi citi ir svētīti caur mums, pēc Viņa gribas, Viņa vadībā. Dažkārt Dievs var runāt uz mums, dažkārt arī caur mums uz kādām sirdīm, un mēs ik viens varam just to, jā, Dievs runā uz mani, un šis vārds ir uz mani, es pieņemu to, ko tu saki, Dievs, un viss, tas, ko Viņš runā, tas, ko Dievs mūsu sirdīm runā, tas ir uz svētību, un lai arī šis vārds ir uz svētību. Mēs pateicamies Dievam par Viņa vārdu, par to, par visu, kā dara, kā darbojas Dievs, un pateicamies par katru svētā gara izpausmi, un mēs neuzliekam Viņam nekādus limitus. Mēs esam atvērti Viņa darbībai, Viņa svētajam garam. Visa slava un gods Dievam. Tas, ko Dievs runā, tas, ko Viņš rāda, tas ir ļoti, ļoti nopietni un svarīgi, jo Viņš grib mainīt mūs, Viņš grib nest savas pārmaiņas, jo cilvēks, viņš nevar atnest tās pārmaiņas, kuras var atnest tikai Dievs. Lai cilvēks tiktu atdzīvināts, lai tas tiktu darīt dzīvs. Dievs runā un rāda mums arī kādas lietas, tādēļ, kad mēs šajā pasaulē dzīvojot, esam dzirdējuši un redzējuši tik daudz, bet patiesībā tas viss ir lēts un tas neko nemaksā mūžības skatījumā, un tam nav nekādas vērtības, bet mums ir pieeja pie Tēva Viņa svētajā garā, lai mums ir mute runāt Viņa vārdus, to, ko Viņš mums runā, un arī redzēt to, ko Viņš mums rāda, lai mums ir acis redzēt. Jā, ko Viņš mums rāda Viņa mērķu dēļ, jo to, ko Viņš ir izdarījis priekš mums, jā, Viņš ir samaksājis par mums pilnu cenu, un Viņš grib, lai mēs nākam Viņa klātbūtnē, kur Dievs var ar mums runāt, kur Viņš mums var pieskarties, un Viņš grib mums pieskarties, jo tas pasaulīgais, tas ir lēts, un Viņš neko nemaksā, Viņš vispār neko nemaksā. Bet par tevi un mani, par mums ir samaksāta pilna cena. Tā ir maksa par mūsu atpirkšanu no šīs pasaules, tā ir Jēzus svēto asiņu cena. Ļoti dārga cena par katru dvēseli, par katru cilvēku, par katru no mums, par katru Dieva dārgo bērnu. Dievs man rādīja, ka cilvēki, kuri kaut ko grib baznīcā darīt Dievam, ka viņi ļoti daudz ko ir paņēmuši no pasaules, un tāpat kā pasaules cilvēki, viņi ieliek tajā ļoti daudz darba, ļoti daudz pūles, un ļoti daudz maksā, lai varētu tas notikt, ko viņi ir nodomājuši, bet kad tas nenes augļus Dievam, nenes nekādus augļus Dieva valstībai. Dievs man runāja un rādīja kādu dievkalpojumu, slavēšanu kādā draudzē, un tur skanēja roka mūzika, un viņš man runāja, ka tas viss ir lēts, un ka tas neko nemaksā, un tas nenes nekādas pārmaiņas. Jā, ka tajā cilvēks ir ielicis tik daudz maksājis, bet patiesas pārmaiņas tas nenes. Tas, kas nes pārmaiņas, tā ir Dieva klātbūtne, jo Dievs nes šīs pārmaiņas. Jo šajos rokkoncertos, kuros mainās kaut kādas gaismas,
kur ir spēcīgi spilgti gaismas efekti, kur notiek ļoti spēcīgs gaismu šovs. Tas ir tik spilgti, tas ir tik žilbinoši, bet tas, ko Dievs par to saka, tas, ko Jēzus saka, nē, tas nekam neder, jo ir vajadzīga Dieva gaisma. Cilvēkiem ir vajadzīga Dieva gaisma, jo viņš grib ieskaut mūs savā mīlestībā un parādīt savu ceļu. Jo tas, kas notiek šādos rockkoncertos, tur tiek pakutināti tikai kāda cilvēka jutekļi no ārienes. Bet Dieva gaisma, viņa iet dziļi cilvēkā. Šie te mākslīgās gaismas efekti patiesi nevar aizskart tevi. Tās gaismas, tas ir tikai tāds papildinājums. Tas ir tāds papildinājums, jo tāpēc, ka nav Dieva spēka, tāpēc jau arī tie papildinājumi ir vajadzīgi, lai labi justos miesa, lai komfortabli justos miesa, tāpēc deg tās gaismas, tāpēc ir šis gaismas šovs spilgtais, lai nebūtu šīs Dieva gaismas, un tāpēc arī Sātans melo, un viņš ir tāds, kā lai pasaka tāds, viņš ir atdarināšanas meistars. Viņš ir atdarināšanas meistars, bet Jēzus ir patiesais meistars. Jēzus ir dzīvības meistars, kurš darbojas svētā gara patiesības spēkā. Jēzus ir patiesais skolotājs, bet Sātans ir atdarināšanas meistars. Viņš ļoti māk atdarināt kaut ko, kas ir Dievam, bet viņš nenes īsto spēku, kas var atmodināt cilvēkus dzīvot no gara piepildījumā, gara dzīvi, kas ir piepildīta. Un es redzu to, ka tumsas spēki darbojas tā, lai ūdeņi, kuriem ir jābūt dzīviem, lai tie tiktu saduļķoti, lai tie būtu netīri, bet ir patiess. Tas, kas ir tīrs, tas, kas nāk mūsos dziļi, tas, kas aizskar cilvēku sirdis, nāk dziļi. Un tas aizskar tas, kas nāk dziļi, tas izmaina, tas aizskar. Un Dievs grib dziedināt. Jā, Dievs dziedina. Viņš grib dāvāt dziedināšanu. Viņš grib dāvāt savu gaismu. Ir vajadzīga viņa gaisma, Dieva gaisma, kas līdz pašiem dziļumiem, līdz pašai serdei aiziet, līdz pašai serdei cilvēka, jo katram auglim ir serde, katram cilvēkam tāpat kā ir sirds, katram auglim ir serde, un tā attīstība, izveide sākas no šīs serdes. Vispirms ir serde, un tad viss apauga ap serdi, viss apkārt. Jā, Dievs grib dziļi iespīdēt tevī ar savu gaismu, lai notiek tevī viņa attīstība, lai notiek Dieva darbība, lai notiek attīstība. Jo tas prieks, kurš nāk no Dieva gara, jā, nevis tāds prieks, kad cilvēks priecājas miesīgā līmenī. Tas var izmainīt, kas nāk no gara, nevis tad, kad cilvēks vienkārši palēkā pie kaut kādas lētas mūzikas, bet viņš paliek tāds pats. Kā cilvēks bija, tāds arī viņš paliek, un iekšēji cilvēks paliek tukšs, un iekšēji nekas nemainās, jo tam miesīgajam nekā kopīga nav ar tēvu, tam miesīgumam, kas notiek tajā vietā, kura man tiek rādīta. Tas ir, man tiek rādīts konkrētas draudzes dievkalpojuma slavēšana. Un jā, es saku, kad es to nemeklēju, tas, ko es stāstu, tas nenāk no manis, es nemeklēju to no Dieva, es neprasīju viņam, un viņš man parādīja to, un viņš runāja man, tāpēc, ka viņam tas ir svarīgi to pateikt,
viņš grib runāt, ja? Es vienkārši esmu atvērta. Es atvērta vienkārši esmu svētajam garam un tam, ko viņš grib vēstīt. Es neprasīju viņam par šīm lietām. Un jā, tas, ko es redzēju, ja, kas notika šajā draudzē, tas, ko es redzēju šajā redzējumā no Dieva gara, ja, kas man tika parādīts šajā rokkoncertā, kā viņš man rādīja, ja, ar spēcīgiem gaismas efektiem, ja, ka tam nekā kopīga nav ar Dievu. Viņš man parādīja to, ka tas ir cilvēciskais cilvēka izdomājums. Ja ir kaut kas cilvēciskais, ir tas, kas ir cilvēcisks draudzē, bet Dievs ļoti grib mūs vest, un viņš grib mainīt, lai ir pārmaiņas. Sirds dziļumos vajag kopību ar Dievu, jo nekā kopīga ar Dievu nav tur, kur ir visi tie gaismu efekti, specefekti, jo tas novērš. Patiesībā tas novērš, tas novirza, tas ir tāda lēta atdarināšana. Tas nav vīns, ko debesu tētis grib dot jums. Tas nav tīrais debesu vīns, tas nav gara vīns, tas ir kaut kāds, tas, ko es sajūtu šai redzējumā, ka tas ir kaut kāds tiešām ārprāts. Bet ko dara Jēzus šobrīd? Ko tajā brīdī dara Jēzus, tas nevienam nav zināms. Tas, kā es redzu šiem slavētājiem, kur ir uz skatuves, un arī tiem, kur ir zālē, ja, tas nav zināms, kuriem ir uzdots vest cilvēkus slavā, nones Dieva slavu. Cilvēki neatverās, viņi neatver sevi, ja, savu sirdi, garu, Dieva plūdumam, šai Dieva straumē. Viņi pat nemēģina tam atvērties, kas nāk no Dieva. Un tādā veidā es redzu, ka debesis ir aiztaisītas līdz ar to, ar tādu priekšskaru un ar dzelzs priekšskaru, un es redzu šo slavēšanu, visu to darbošanos, es redzu, ka tur nav svētā gara, es redzu, ka tā ir sausa kalpošana, ka tur ir sausums. Ja tur ir efekti, daudz efekti dažādi, un tur ir, kā teikt, pastiprināšanas dažādas iekārtas, tur ir skaļums liels, bet tur ir sausums, ja. Dievs grib lai katrs viņa bērns uzzied, lai nepaliek tajā pumpura stāvoklī un knapi dzīvo. Dievs negrib, lai cilvēki knapi dzīvo, lai viņi ir knapi dzīvi. Dievs grib, lai katrs uzplauks, lai katrs ir kā zieds viņa dārzā, viņa debesu dārzos. Un es redzēju šos ziedus, kur ir debesu dārzos, no kuriem plūst dievišķa brīnišķa mūzika, un šie ziedi katrs slavē Dievu atšķirīgi, tā kā Dievs katru šo ziedu vada slavēt, bet neskatoties uz atšķirībām, šī slava salējas vienā brīnišķā melodijā, un šī melodija, šī slava ir tik harmoniska, tajā ir tāds dziļums un harmonija, tajā ir tik spēcīga gara vienotība. Tāda slava ir debesīs, bet, lai šāda slava būtu arī uz zemes, ir vajadzīgs svētais gars, ir vajadzīga atmosfēra no debesīm, atmosfēra no Dieva, dziedinoša atmosfēra, glābjoša atmosfēra, dziedinoša Jēzus atmosfēra. Kā viņa var atnākt? Viņai ir jāatveras. Šai atmosfērai ir jāatveras. Jāatveras ir nevis cilvēciskajam, nevis tam, ko vada cilvēks kāds, tam, ko uzspiež cilvēks. Nē, atvērties vajag atmosfērai, debesu atmosfērai. Un Dievs uzrunā tevi, lai tu svētī, un tad būs Dieva atmosfēra. Un šis te dzelzs priekšskars, viņš būs izārdīts.
Tas ir nopietns un svētīgs vārds. Pieņem šo vārdu. Tas ir atslēgas vārds priekš tevis, jo viss tad mainīsies, viss cilvēciskais aizies un cilvēki tiks glābti, patiesi glābti, un viss ir sabojāts. Kā lai to pasaka? Lūk, mēs redzējām, kas ir ārzemēs, un mēs redzējām, jā, tas strādā. Un mēs arī ieviesām kaut ko tādu, un mēs redzējām, ka cilvēki nāk, un mēs redzējām, ka nauda nāk, mēs redzējām, ka tā var kaut kādā tādā veidā pastāvēt, tā var, kaut kā var pastāvēt, kaut kas notiek, kaut kā var. Dievs grib dot tev to īsto, lai tu ieej tajā īstajā, lai tu izraujies. Dievs grib, lai tas viss dzelzs priekšskats ir noņemts. Tādēļ es arī to saku un tādēļ es runāju, lai atklājas Dieva plašumi, kur Dievs var staigāt, kur var tikt atskaņoti viņa vārdi, kur var tikt atskaņoti viņa pravietojumi, tāpēc, ka pravietojumi ir Dieva balss, atnāk pravieši un atnāk Dievs. Dievs grib apmeklēt jūsu draudzi, viņš grib atjaunot jūs, viņš ļoti to vēlas, Dievs ļoti vēlas jūs, viņš ļoti vēlas dot jums to debesu saldmi, savu svēto garu, savu saldo svēto garu. Dievs grib nākt pie jums, jā, viņš grib nākt pie jums. Viņš grib dzīvot jūsu vidū, viņš grib staigāt pa rindām, viņš ļoti vēlas jūs, viņš grib baudīt jūs, viņš vēlas, lai viņa gara saldme būtu jūsos. Izlīdzinies ar Dievu, ir vajadzīgs izlīdzināties ar Dievu. Dievs to ļoti vēlas, tāpēc, ka tas, ko es redzu, tas ir ļoti smags svars, kas ir uzkarināts uz jums, un Dievs vēlas, lai tas nokrīt, lai tas viss nokrīt, kas ir sakarināts uz jums. Daudz, visa kā ir sakarināts, es redzu, un tas neļauj jums pacelties. Dievs grib, lai jūs paceļaties, lai jūs esat pacelti augstāk. Jums ir vajadzīgs atskaņot Dieva gribu savās sienās, atskaņojiet, meklējiet, ko viņš vēlas. Dažkārt iespējams šķiet, ka nekas nenotiek, bet Dievs darbojas, viņš darbojas klusumā. Dievs darbojas klusumā, un tam, lai viņš darbotos, ir vajadzīga paklausība. Kurš ir gatavs, kurš tam ir gatavs? Kurš ir gatavs tam, lai nenotiktu mākslīga elpināšana, lai viss tas mākslīgais pazūd. Dievs vēlas, lai jūs sevi elpojat svēto garu, viņš var atdzīvināt jūs, jo nav tā, ka draudz elpina kāds mākslīgi, jo es redzu, ka notiek mākslīga elpināšana, ka draudze tiek mākslīgi elpināta. Bet Dievs, viņš ir dzīvību darošs gars. Jēzus ir dzīvību darošs gars. Viņš ir dziedinošs gars. Ko darīt? Vai tad tā tam arī visam ir jāpaliek, kad Dievs runā? Ko darīt? Ir vajadzīgs pamazām iet iekšā tajā īstajā, pamazām iet meklēt, kā Dievs. Ir taču ceļš, nevis tā kā visi iet. Ir Dieva ceļš, un viņš nebūs tāds kā kaimiņu valstī vai kaimiņu draudzē, tā kā kādi citi iet, tā viņš neved. Viņa ceļš ir atšķirīgs, un tas prasa drosmi, tāpēc viņš vēlas dāvāt jums kaut ko jaunu. Viņš vēlas no jauna dēstīt, jūsos no sava gara. Dievs, ko tu gribi, ko tu vēlies? Jā, viņš ir Dievs. Cilvēks tā izdomāja, bet Dievs izdomāja savādāk. Nedara nekas cilvēcīgs, ja ir vēlme, lai Dievs strādā, lai Dievs darbojās.
cilvēcīgi nekas nebūs, nekas nenotiks, tas, ko Dievs vēlas dāvāt. Ir viss jāatlaiž svētajam garam. Vajag atlaist visu svētajam garam, atdot visu svētajam garam. Matejā evaņģēlijā ir tādi vārdi: jūties sasien smagas nastas un liek tās cilvēkiem uz pleciem, bet paši negrib ne ar pirkstu tās kustināt. Tas man atnāca par tām smagajām nastām, kuras es ieraudzīju kā smagu svaru, kurš uz jums ir sakarināts. Bet Dievs saka uz mums: nāciet pie manis visi, kas esiet nospiesti, kas esiet zem kāda smaguma, es gribu jūs atvieglināt. Jo no daudzām lietām, ja mēs gribam iet pa Jēzus ceļu, mums nākas atteikties. Tāpēc es atšķīru tagad Mateja evaņģēlija 11. nodaļu, un tur ir teikts 28. pantā: nāciet šurp pie manis visi, kas esiet bēdīgi un grūtsirdīgi, es jūs gribu atvieglināt. Ņemiet uz sevi manu jūgu, mācieties no manis, jo es esmu lēnprātīgs un no sirds pazemīgs, tad jūs atradīsiet atvieglojumu savām dvēselēm, jo mans jūgs ir patīkams un mana nasta viegla. Slāva Dievam, pateicība Dievam. Jā, viņš aicina mūs nākt pie viņa. Dievs, slāva, pateicība Tev par to, ka Tu esi šeit, ka Tavas mīlestības spēks ir šeit, pie katra cilvēka. Mīļais Dievs, es pateicos par to, ko Tu atspoguļo mums, Dievs, to, kas ir debesīs. Dievs, es pateicos, Tu esi kungs. Viss gods Tev un visa slava Tev. Tikai Tev, aleluja, Tu esi svēts, Tu esi spēcīgs. Un es pateicos Tev, Dievs, par to, kā Tu mūs mīli. Paldies Tev, Dievs, ka Tu nes brīnišķīgas pārmaiņas un ved mūs tālāk, lai mūsu sirdis ir atvērtas Tev. Paldies Tev, Dievs, ka Tu mūs tiešām ļauj dzirdēt, ka Tu darbojies mūsos ar savu vareno spēku un ka Tu nes savas pārmaiņas mūsos. Visa slava un gods Dievam. Āmen.